Labvakar visiem klātesošajiem. Ir laiks sākt kā aizvien tradicionālo ceturkšņu tiešais semināru. Šī semināra mērķa auditorija ir vecāki, treneri, sporta entuziasti, kur vēlas vairāk uzzināt par bērnu un jauniešu attīstību. Pirms mēs sākam, mēs iepazīsimies nedaudz tuvāk. Pa labi no manis, ja pa kreisi no jums sēž Ilze Justamente. Piedod, bet man būs jāizlasa tavs darba apraksts, jo visi nevarēja no gala sacieties. Tātad Ilze strādā RSU, cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektori viņa ir, un sporta un uzturu izpētes laboratorijas eksperte. Tā kā mums ir ļoti zinošs cilvēks sēž man blakus un uzstāsies runājot par uzturu. Un es viens no Kaizen Gym dibinātājiem, Oskars Einsteins, kā arī darbojas arī kā fiziskās veselības treneris. Tātad laiks mums ir limitēts, mums ir 45 minūtes, līdz ar to mēs vēlamies būt pēc iespējas tiešāki tajā, ko mēs jums stāstam. Un, kur aizgāju, jā. Tātad pirmais sākumā mēs pastāstīsim īsi par aktualitātēm un atkārtojumu no iepriekšējā semināra. Jā, līdzīgi kā treniņš, arī kur ir iesildošā daļa, galvenā daļa un atsildošā daļa, tad sākumā iesildīsimies ar tām aktualitātēm. Un tad būs tas galvenā treniņa daļa, jeb semināra daļa būs Ilas vadībā, kad viņi vairāk runās par fizisko aktīvu jauniešu uzturu pamatiem. Un pēc tam tāds finiša taisna atsaldīšanās būs īsti pastāstīšu par attīstības soļiem un kopsavilkumu, kā arī beigās būs jautājuma atbildes. Jūs droši rakstiet čatā jautājumus, un tad mēs semināra beigās šos centīsimies atbildēt uz visiem jautājumiem. Tātad ķeramies klāt. Pirmais ir iepriekšējā seminārā mēs īsi runājam par to, kādi Kaizen Gym priekš jauniešiem ir treniņu veidi un mērķi. Ir viena lieta ir mainījusies. Pirms tam mums bija sākuma skola, pamatskola un vidusskola, bet mums ir pienākusi jauna treniņu grupa, jeb jauns tāds vecums ir pirmsskola. Tātad pirmsskola mums ir 4 līdz 6 gadi. Aizvien mums primārais kritērijs ir fiziska aktivitātes ar prieku, un tas, ka mēs vēlamies, lai šīs aktivitātes būtu piemērotas un kur bērni jutās kompetenti un ērti, kā arī to, ka mēs nodrošinām vidi, kas ir risku un ierobežojumu tāda sava veidā izpēte drošā vide. Par to, kā to mēs iekļausim treniņu procesā, pasēšu nedaudz vēlāk, bet tātad katram vecuma posmam atkarībā, kādā jums ir jaunietis bērns, mums ir pamata kritēriji, pēc kuriem mēs izvēlamies to, kādam jābūt treniņu procesam, un no jūsu skatpunkta, kurš treniņš būtu jāizvēlās jūsu bērniem vai sporta skolas audzēkņiem, primārais ir, protams, vecums. Tad mēs skatāmies ir pirmsskola, sākuma skola, pamatskola, vidusskola, kur attiecīgi šie gadi nedaudz pārklājās. Un otrs ir īstenībā, kas ir svarīgs, ir prasmes. Ja, jo varbūt ir kāds jaunietis, kuram ir 10, 11 gadi, un viņš īsti iekļaujās tajā pamatskolas vecumā, bet īstenībā varbūt viņš vēl nav gatavs tādam tik struktūrētām treniņu procesam un ir liederīgāk pievienoties sākuma skolas nevis nodarbībām, bet treniņiem. Un trešais ir laiks, ja, kurā jūsu bērns vai audzēknis spēja atbraukt uz mūsu treniņu. Dotajā brīdī mēs piedāvājam jau vairāk treniņu laikus nekā pirms tam, un būs vēl pāris treniņu nāks klāt. Ejot tālāk, īsts atskats par to, par ceturkšņu testiem jauniešu grupās, kur notika pirms pāris nedēļām. Uzreiz pieminēšu to, ka nākamā testēšanas reize būs 23. aprīlī un 24. aprīlī, kas notiks treniņu ietvaros. Attiecīgi tas nav par papildus samaksu, vienkārši to dienu treniņu laikā mēs veiksim šos fiziskos testus. Kāds ir tas rezumē no šiem testiem? Tad kopā mēs notestējam 23 jauniešu, no tiem 10 bija pirmreizējie. Tas nozīmē, ka mēs pirms tam viņus neesam testējuši un ievācām jaunu liederīgu informāciju. Un 13 no tiem ir atkārtotie. Kādi bija rezultāti? Tātad ir pozitīva attīstības dinamika pret rudens testiem. 11 no 13 jauniešiem. Kāpēc 11 no 13? Tāpēc, ka pirmreizējiem vienkārši viņi notestējas pirmo reizi un mums nav datu, ar kuriem var salīdzināt. Tāpēc 11 no 13 jauniešiem ir šī pozitīva attīstības dinamika, 2 no 13 nebija, un tur pārsvarā to var izskaidrot ar 3 tādiem klasiskiem faktoriem, ka viens ir, vai tas ir straujākais augšanas temps bērniem, jauniešiem, tātad meitenēm tas ir ap 12 gadiem, puišiem tas ir ap 14 gadiem, vai otrs iemesls ir tas, kad viņi ir jaunāki, jā, tātad viņi ir 8, 9 vai 10 gadi, un tas ir tāds vecums, kur tā testu objektivitāte nedaudz zūd. Un trešais faktors ir treniņa apmeklējums, jeb regularitāte,
kas iet arī no nākamā punkta, kad šī pozitīva attīstības dinamika jauniešiem ir vairāk tie, kas apmeklē vismaz 6 treniņus mēnesī un sabalansē to treniņu skaitu nedēļā. Tātad tie ir vēlams vismaz tie 2 treniņi nedēļā, kas veidotu 8 treniņus mēnesī. Jo teorijā kāds jaunietis var atnākt 2 nedēļas pa 3 reizēm vai 4 reizēm, bet tas ir nedaudz suboptimāli pēc sabalansētības skatpunkta. Un certā lieta ir tāda, ka mēs esam atjaunojuši un uzlabojuši jauniešu treniņu programmas, arī ņemot vērā testu rezultātus un to, ka nevelti Kaizen nozīmē pastāvīgu attīstību, un tā arī mēs strādājam, ka neatkarīgi no tā, cik labi mēs darām lietas, mēs vienmēr gribam labāk, mēs meklējam vairāk veidus, kā uzlabot un padarīt šīs treniņu programmas un nodarbības jaunākiem bērniem efektīvākas, patīkamākas, liederīgākas, un arī, kad mēs to redzētu testu rezultātos uzlabojumus. Nākamā aktualitāte ir jauniešu nometnes. Mums bija janvāra sākumā ļoti veiksmīga dienas nometne Kaizen Gym telpās. Īsi informēja par to, ka mums arī ir dienas nometnes plānots gan pavasarī, gan vasarā. Datumus mēs redzam šeit. Vecums nedaudz mainās. Pirmajā pavasara nometnē ir 7-16 gadi, otrajā dienas nometnē vasarā ir 7-9 gadi. Kāpēc 7-9 gadi? Tāpēc, ka tur mēs arī piedāvāsim diennakts nometni. Vidēji cena ir 225 līdz 250 eiro. Kāpēc tāda cena amplitūda? Tas ir atkarīgs no tā, cik saulēcīgi piesakās, jeb apmaksā šo nometni. Attiecīgi, jo ātrāk, jo lētāk šī summa ir. Lokācijas vieta abām dienas nometnēm būs Kaizen Gym, Atlas ielā 8 Čiekurkalnā. Un otra ir vasaras diennakts nometne, kas būs no 11 līdz 15 augsta, un tad attiecīgi no tiem 10 līdz 16 gadiem, kur lokācijas vieta būs gan Čauskas Līgatnes novadā. Tāds skaists viesu nams ar daudz dažādām aktivitātēm, ko mēs varēsim piedāvāt jauniešiem. Un noslēdzošā aktualitāte ir labā ziņa tāda, ka Kaizen paplašinās. Varbūt kāds no jums ir ievērojis, ja redz kamerās, ka mums tas fons ir tāds savādāks nekā parasti. Šeit ir bilde no telpām, kuras ir īstenībā viens stāvs zemāk par Kaizen Gym. Tātad Kaizen Gym ir 3. stāvā, šī ir bilde no 2. stāva. Un mēs kopš pirmdienas, tātad šodien ir certā diena, ka mēs esam jaunajās telpās un mēs sākam ar remontu. Un šo telpu primārā funkcija būs pirmsskolas. Tātad mums ir tie 3 līdz 6 gadi no sākumskolas, 6 līdz 9 gadi minigrupa treniņiem. Tātad mēs nodrošināsim, šīs telpas būs speciāli pielāgotas bērniem, gan droša vide būs, un mēs spēsim attiecīgi nodrošināt interesantākas un jautrākas nodarbības, kurām telpas ir tieši piemērotas šim vecumam. Otrs šeit arī notiks bērnu ballītes, arī viens no Kaizen pakalpojumu piedāvājumiem ir bērnu ballītes, kur ballīte noteikti 3 stundu garumā, un no kurām pusotru stundu mēs piedāvājam arī aktivitātes, kur treneris nodrošina. Tā kā tas tā vairāk informējot. Trešais, mēs šeit vadām seminārus, šajā gadījumā arī mēs šeit atrodamies, aiz mums ir, ja pareizi izrunāju, ciklorams, kuru mēs nākotnē izmantosim mūsu nākamajā projektā, kas ir vingrinājumu filmēšanā, veidojot bibliotēku, kā rezultātā mēs spētu gan veiksmīgāk, efektīvāk apmācīt gan trenerus, gan arī veidot attālinātas programmas un padarīt to visu procesu efektīvāku. Un noslēdzošais fotostudija, ko jau tā kā priekšā pateicu, kad mēs šeit varēsim filmēt vingrinājumus. Iesaldējošā daļa ir beigusies, pārējiem pie treniņa, jeb semināra galvenās daļas. Vēlreiz iepazīstināšu Ilze Justamente. Prieks, ka liels, ka pievienojies mums, tātad RSU cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektora un sporta un uzturu izpētes laboratorijas eksperta. Klausāties, droši rakstēt jautājumus, uz kuriem mēs beigās atbildēsim. Laiks ir īs. Kad es teicu, ka ir 30 minūtes, tad bija grūti izveidot šo tik īsu semināru lekciju, tā kā lūdzu. Jā, atzīšos uzdevums grūts, pusstundā pastāstīt tik sarežģītu un varbūt detalizētu lietu, bet centīšos konspektīvi iziet būtiskajām lietām cauri. Un, protams, ja kādi jautājumi droši rakstiet. Tad par uzturu vairāk. Tad mēs redzam vispār, ja mēs runājam par jauniešiem, par pieaugušiem cilvēkiem, tad
Mērķis, protams, ja mēs runājam par sportu, ir uzlabot fizisko sniegumu, bet tas nav tik viennozīmīgi, kad kāds no faktoriem spēlē būtiskāko lomu. Mēs zinām, ka cilvēku kā personību ietekmē ļoti daudz faktori. Tas ir dzīvesveids, veselība kopumā, tātad ar kādu bāzi viņš sāk. Vide, mēs zinām, ka temperatūra pat tik niecīgi lieta, temperatūras izmaiņas, kad laikapstākļi tie ietekmēs cilvēku. Psiholoģiskais stress, ar ko noteikti jaunieši saskarās gan skolā, kādam varbūt mājās, savstarpējās attiecības, uzturs un, protams, treniņu sacensības. Un nevar teikt, kāds ietekmē ko, jo viens otrs miedarbojās. Tikpat labi, ja cilvēkam ir psiholoģiskais stress, tas ietekmēs viņa ēšanas paradumus, un līdz ar to tas viņam var arī ietekmēt treniņu vai sacensības sniegumu. Līdz ar to noteikti grūti izcelt pašu nozīmīgāko, līdz ar to tad uz cilvēku jāskatās diezgan kopumā. Mans uzdevums šodien ir pastāstīt tīri par pašu uzturu. Kāpēc jaunietiem tas uzturs būtu tik ļoti svarīgs. Sākot jau pašu pamatos, augšana, attīstība un traumu profilaks. Ja mēs runājam par pusauģu vecumu, par jauniešiem, tad tas ir vecums, kurā jebkurš cilvēks attīstās visātrāk. Tātad kaut vai no paša zīdaiņa vecuma mēs priecājamies, ka viņš par mēnesi jau gandrīz 100% ir attīstās jau pirmo 3 gadu laikā. Viņam svars pieaug tik ātri, kā pieaugšā dzīvē nekad nav pieaudzis. Līdz ar to tajā būtisku lomu spēlē uzturs, kādā veidā mēs paburojam savu ķermeni, kā attīstās mūsu muskuļi, kauli, kāds ir mūsu hormonālais līdzsvars, līdz ar to, jo kurai hormonu sintēzei ir nepieciešams tieši bāzes elementi. Attīstība, kaut vai nepietiekams kaloriju daudzums ikdienā noteikti apturēs attīstību, ietekmēs to pašu kaulu augšanu, to pašu kaulu blīvumu, kā arī traumu profilakse. Nogurs ķermenis, nepabarots ar tām pašām olbaltumvielām, ar aminoskābēm, palielinās traumu risku, jo muskuļiem nebūs iespēja atjaunoties pēc fiziskas slodzes. Un tad jau sportistam būs jāņem pauze un tiešām jāpievērš savam atvesļošanās posmam. Tāpat runājot par enerģiju, uzturvielas pārtika dos enerģiju treniņiem, tīri, lai jūs varat tūlītēji darbu veikt. Uzturs ir svarīgs pēc treniņa, lai atjaunotos, lai visu, ko jūs treniņu laikā vai sacensību laikā jaunietis ir patērējis, tas viņam ir jādod ķermenim atpakaļ. Un, protams, ikdienas aktivitātes, tāpat stress skolas laikā, kas arī patērē savu dabu enerģijas, un visa reģenerācijas procesa, kaut vai par naktī, kā mēs zinām, noteikti diezgan liela atjaunošanās procesa, arī naktī ir nepieciešams enerģija šādām aktivitātēm. Un ko tad veselīgs un varbūt pārdomāts uzturs, tad iedos jaunietiem izturību, viņš spēs noturēt ilgstošākas slodzes, labāk spējas atjaunoties, līdz ar to tad pieļauju, ka dod lielu diapazonu arī trenerim, vērot viņa attīstību un potenciālu, spēku, noteikti pareizi kombinācija uzturs ar adekvātu treniņu daudzumu pieaudzēs sportistu spēku un nenoliksim arī koncentrēšanās spējas. Neadekvāts, nepietiekams uzturs, it sevišķi varbūt sporta veidos, kur ir jāpieņem lēmumi komandas sportos, kur ir reakcijas ātrumam nozīme, nepietiekams uzturs noteikti samazinās reakcijas laiku. Un tad turmākos slaidos mēģināšu pastāstīt vispārīgi, kam būtu būtiski jāpieņem uzmanību, jāpievērš uzmanību. Ja mēs runājam par pašām uzturvielu klasēm, mums ir 3 tās lielās uzturvielu klases, ogļhidrātu, olbaltumvielas un tauki. Par sportistu vienmēr ļoti liela būtisks uzsvars uz ogļhidrātiem, jo tie tomēr dod to pamata enerģijas avotu. Kāpēc varbūt vislielākais uzsvars vienmēr, ja mēs runājam par enerģiju, ir ogļhidrātiem, jo ogļhidrāti un respektīvi glikoze, kas ir tas pamata enerģijas avots, šo avotu spēj izmantot jebkura organisma šūna. Mēs runājam par smadzeņu aktivitāti, smadzenes primāri vienmēr izmantos tikai glikozi, tikai pie ilgstošākā tā teikt, badošanās vai uzturā samazināšanas, viņas var pārslēgties uz ketomvielām,
bet normālos apstākļos, pietiekami uztura apstākļos, glikoze ir vienīgais uzturvielu avots tieši pašām smadzenēm. Tāpēc arī es uzsvēru, ka jaunietiem nepietiekams uzturs, nepietiekama enerģija noteikti var ietekmēt arī koncentrēšanās spējas. Tajā pašā sportā, ja mums ir jāpieņem kaut kādi atbildīgi lēmumi. Diemžēl, smadzenes nespēja izmantot taukus kā enerģijas avotu, tāpēc, ogļhidrāti ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Vēl būtisks par ogļhidrātiem, kad mums ir nelielas enerģijas rezerves ogļhidrātiem, mums ir aptuveni 100 grami aknās, mēs saprotam, 100 grami nav daudz, un aptuveni 500 līdz pat 700 grami muskuļos, bet tas, protams, atkarīgs no jaunieša trenētības un vispār kopējās muskuļu masas. Bet šīs enerģijas rezerves ļoti ātri var tikt izsmeltas. Pat no rīta, ja vakarā mēs aizējām gulēt ar pilnu glikogēnu rezervi, tad no rīta vismaz aknu glikogēns gandrīz jau ir izsmelts, līdz ar to tāpēc mums ir jāpiedomā par ogļhidrātu uzņemšanu, jo jānotur tomēr vienmērīga glikozu koncentrācija. Ja mēs runājam par nepieciešamu ogļhidrātu daudzumu, tad mēs redzam, pieaugot aktivitāšu intensitātei un biežumam, ogļhidrātu patēriņam vai uzņemšanai ir jāpieaug. Ja mēs runājam zem intensitāte, jaunietiem ir varbūt atpūtas diena, vai ir vairākas atpūtas dienas, vai ir kaut kāds varbūt nesezonas periods, tad mēs varam rēķināt, ka tie ir apmēram 5 gramu uz kilogramu. Un, ja pieaug intensitāte un treniņi aiziet jau ļoti intensīvā, tad mēs redzam, ka ogļhidrātu nepieciešamība var pieaugt līdz pat 12 gramiem uz kilogramu dienā. Respektīvi, iedomājieties savu jaunieti, kurš vidējs varbūt 15-16 gadīgs jaunietis varētu svērt no 60 līdz 70 kilogramiem, tad vienkārši to skaitli pareizinot, jūs aptuveni varat iegūt priekšstatu, cik tad ir tas kopējā ogļhidrātu nepieciešamība. Runājot par olbaltumvielām, olbaltumvielas pašā enerģijas veidošanā nepiedalās vai piedalās ļoti niecīgi, kas ir pat aptuveni 5% no kopējā enerģiju patēriņa. Mēs runājam tieši enerģijas iegūšanai, bet olbaltumvielas ir ļoti būtiski, lai atjaunotu muskuļus pašā atjaunošanās periodā. Un olbaltumvielas, ja mēs runājam par slodzi, tad mēs zinām, ka slodzes laikā muskuļi tomēr tiek iespaidoti, viņos veidojas tādas mikrotraumas, un, lai tās traumas atjaunotu, tad ir nepieciešams papildus olbaltumvielas, kuru aminoskābes tiks izmantotas tieši atjaunošanās procesā. Olbaltumiem arī ir, kā redzam, diezgan liels diapazons. Parasti tādiem, varbūt, ja mēs runājam par sēdošiem cilvēkiem, tad pats saka, ka pietiks ar patiem 0,8. Es vienmēr uzsveru ar 1 gramu uz ķermeņa kilogramu būtu tas minimums, ja mēs neesam īpaši aktīvi, bet tiklīdz mēs sākam likt slodzi, sākot no 2 treniņiem nedēļā, audzējot līdz 3-4, tad tas diapazons, redzam, ir 1,2, kas būtu pats bāzes daudzums, bet vidēji tie pat var būt 1,5 gramu uz katru ķermeņa kilogramu dienā, pieaugot līdz 2 gramiem. Šobrīd literatūra neapstiprina, ka virs 2 grami vai pat 2,5 iegūt jūs saņemat kaut kādu būtisku vēl papildus efektu, līdz ar to tie 2 grami ir tāds augšējais slieksnis, kur tā spēja organismam pēc tam uzņemt vairs nav tik liela. Un, ja mēs runājam par vienu maltīti, tad arī nav tā, ka vienā maltītē, ja jūs saliksiet visus 100 gramus vienā maltītē, ka organisms spēj to visu arī paņemt. Tāpēc ir vērtīgi šos olbaltumvielas izkliedēt visas dienas garumā. Tad parasti plānojot maltīti, tad vienmēr iesaku piedomāt tas, kas būs tas olbaltumvielu avots, un tie ir aptuveni 15 līdz 25 grami vienā ēdienreizē. Tad tā uzsūkšanās spēja arī ir pietiekama, lai organisms arī spētu paņemt visas šīs aminoskābes pretī. Un pēdējā grupa ir tauki. Tauki ir arī ļoti labs enerģijas avots. Tauki ir nepieciešami kognitīvajām funkcijām, hormonālajam balansam. Tas pats holesterīns, ko mēs visi dzirdam, kad vairāk par viņu runā piedodot slikto toni, bet holesterīns arī ir būtisks tieši jauniešiem, lai, piemēram, uzsindicētu visus dzimumu hormonus, jo to pamatā ir tieši pats holesterīns. Bet organisms pats spēj ļoti labi to regulēt, līdz ar to tad
Papildus, protams, holesterīns. Nav jāpiedomā par papildus holesterīnu uzņemšanu, bet ir jāpadomā par to, lai vispār būtu tauku uzturā, jo tauku izslēgšana jaunietim arī noteikti nedos nekādu pozitīvu efektu. Līdz ar to, kā redzams, tauki ir aptuveni 20 līdz 30%. Protams, skatoties arī no sporta veida, ar ko jaunietis nodarbojās, varbūt tiem, kam ir vairāk ir jākoncentrējas uz kaut kādu svaru, tad, protams, viņi tuvojas varbūt zemākajai robežai, bet izturības sporta veidiem 30% ir ļoti adekvāti, jo atkarībā no slodzes intensitātes tauki ļoti labi ilgstošajā slodzē spēja kompensēt to brīdi, kad ogļhidrātu pieejamība sāk samazināties. Bet tur, protams, būtisks nosacījums arī skābekļa pieejamība. Tātad visas aerobas slodzes ļoti labi spēj izmantot taukus metabolismā. Tāpēc noteikti tos nevar izslēgt, bet bieži vien nav papildus tā īpaši jāpiedomā par to, ko noteikti jauniešiem būtu jāpiedomā ir par nepiesātināto tauku uzņemšanu. Jo piesātinātos mēs rietumu kultūrā uzņemam pietiekami, tie nāk kopā ar fritētiem ēdieniem, bet mūsu kultūrā varbūt ir diezgan zems, es teiktu, zivju patēriņš, kur mēs uzņemam šīs omega-3 taukskābes. Līdz ar to, ja jaunietis neēd vismaz šīs 2 porcijas zivis nedēļā, kas ir ap 200 grami vienā ēdienreizē, tad ir vērts padomāt arī par uzturbagātinātājiem, kas tieši iedod omega-3 taukskābes, kas ir, ko mūsu organisms pats, diemžēl, nespēja uzsintezēt. Šeit iedevu pāris piemērus. Taukus, kā es teicu, bieži vien mums ir pietiekami uzturā, bet, protams, ir vērts paskatīties attiecību piesātinātie, nepiesātinātie, bet ogļhidrātu un olbaltumvielas, cik tad katrs produkts mums satur. Ja mēs redzam 70 gramu smagu sportistu vidēji, ja es rēķināju uz 5 gramu, kas būtu tas apakšējais vidējās intensitātes slodzes, mēs redzam tie par 300 gramu dienā. Līdz ar to ir īpaši, es teiktu, ar veselīgu uzturu iespējams uzņemt, bet jaunietim par to ir jāpadomā arī katrā ēdienreizē. Uzkodās, pamet ēdienreizē vismaz pusšķīvim. Ja mēs izvēlamies vieglāk orientēties pēc šķīvi principu, tad tie ir tie ogļhidrātu produkti. Šeit ir sarakstīts virkni, mēs redzam, tas pietuvojās tikai pie 300 gramiem. Protams, mēs ņemam vērā, ka tur var nākt kādas papildus uzkodas, bet bieži vien tiešām, lai gan mums liekas, ka pietiekoši uzturs, mēs ēdam regulāri, bet pietrūkst tās zināšanas, cik tad ir tas ogļhidrāta apjoms, un šobrīd arī rāda, ka varbūt tiem, kam ir ļoti intensīvas slodzes, tie ar cietu pārtiku tomēr nespēja sasniegt tās rekomendācijas, un tas var nedaudz ietekmēt atjaunošanās procesus. Olbaltumvielas arī aptuveni rēķināja uz 1,5 gramiem uz ķermeņa kilogramu, un līdz ar to mēs varam skatīties, ja tas ir tuvāk nesezonas vai kaut kādām neaktīvajam periodam, tie var būt 84, un tad jau var pieaugt virs 100 gramiem dienas laikā. Un mums ir jāatcerās, ka tādi koncentrētāki olbaltumvielu avoti vienmēr būs dzīvnieku izcelsmes, un tie tiek uzskatīti par pilnvērtīgu olbaltumu, kā etalons vienmēr tiek izcelta ola, kurā ir ļoti labs balanss starp tām neaizstājamām un aizstājamām aminoskābēm, bet augu valsts izcelsmes produktos arī ir visas aminoskābes, vienkārši viņiem ir kādas limitējošās aminoskābes, kas ir ļoti zemā koncentrācijā, līdz ar to tās nespēja sniegt tik lielu apjomu, ja mēs runājam tieši par neaizstājamām aminoskābēm. Līdz ar to tad ir īpaši jāpiedomā tiešām, lai katrā ēdienreizē ir tas olbaltumvielu avots klāt. Ja mēs plānojam maltīti, tad tas visvieglāk ir vienmēr atcerēties par šķīvi principu. Tad, kā jau minēju, ogļhidrāti ir puse, olbaltumvielas ir 1/4, dārzeņi ir nākošā ceturtdaļa, un tad ar taukiem mēs vienkārši papildinām pievienojot eļļu, avokādo, kādas sēklas, kas būtu lieliski tauku avoti. Tas būtu par pamatu uzturvielu grupām, tā ātri un īsi, bet mēs nedrīkstam aizmirst par ūdeni.
kas ir ļoti būtisks, jo, ja mēs skatāmies uz pašu cilvēku ķermeni, mūsu lielākais procentuāli mēs esam liels ūdens gabals, vismaz 70% mums ir ūdens, un līdz ar to bez tā mēs nekādi nevaram, un arī jaunietim par to ir īpaši jāpiedomā, jo tā teikt dehidratācija, kas jau ir tāds diezgan liels šķidruma apjoms, pat 5% no ķermeņa svara jau var veidot neatgriezeniskas sekas, bet nebūtu ieteicams paiet zem 2% no ķermeņa masas, kas var ļoti ietekmēt kognitīvās funkcijas un spēju vispār izturēt slodzi, jo cilvēks, kas ir dehidratēts, bieži vien ir disorientēts, viņam ir grūti koncentrēties, var sākties kaut kādas sirdsklauves, līdz ar to tad ir ātri nepieciešams iedot ūdeni. Visbiežāk dehidratācija populārāk nekā, kad ir pārmērīgs šķidruma patēriņš sporta laikā. Bet, protams, tāda gadījuma arī var būt. Ja mēs iedomājamies par ūdens patēriņu, tad ikdienā, ja mēs netreniņu vai starpbrīžos, tad tie ir aptuveni 30 līdz 35 ml uz katru ķermeņa masas kilogramu. Pirms slodzes mēs varam nedaudz piezemēt ūdens patēriņu, lai mēs neradītu pretēju efektu, kad mums ir ļoti liels ūdens apjoms, piemēram, kuģī, tad 2 stundas pirms treniņa, tad mēs izvēlamies 5 līdz 10 ml uz katru ķermeņa kilogramu, un tad slodzes laikā ir būtiski nevis izdzert vienā reizē ļoti daudz ūdeni, bet to dzert kaut vai 1 līdz 2 malkus ik pēc 5 minūtēm, 10 minūtēm, jo tad tā uzsūktspēja būs daudz labāka. Pēc slodzes ir būtiski atjaunot ūdens apjomu vai zaudēto ķermeņa šķidrumu. Bieži vien, lai aptuveni saprastu to zaudēto šķidrumu daudzumu, ir sporta komandas, kas pielieto praksi pat svēršanos pirms intensīvās slodzes un svēršanos pēc intensīvās slodzes. Un, ja sportists ir šīs 1-2 stundu laikā zaudējis apmēram 1 līdz 2 kilogramus no sava ķermeņa svara, tad uz katru šo zaudēto kilogramu ir jāizdzer vēl vismaz papildus 1,20 līdz 1,5 litru ūdeni. Līdz ar to, jā, jo visbiežāk jūs tiešām slodzes laikā zaudētais svars ir tīri ūdens izdalīšanās. Vēl jāņem vērā, protams, ir temperatūra, kādā tad jaunietis sporto, jo vasarā augstā temperatūrā noteikti pirmkārt jau būs pastiprināta svīšana, otrs būs diezgan liels arī sāļu zudums, it sevišķi no ātrijas zudums. Līdz ar to tad vēsā laikā varbūt par to papildus sāļu lietošanu nav jādomā, ja slodze nav ilgāka par stundu, 2 stundām, bet tiklīdz varbūt slodze ir karstā laikā ilgāk par 1 stundu, tad ir vērts padomāt par piedevām dzērienā. Tad līdz ar to, ja mēs runājam par 2 stundu slodzi, tad ir iespēja arī pievienot dzērienam ogļhidrātus, kas ir aptuveni 30 līdz 60 grāmi ogļhidrātu uz šo stundas slodzi, un to, protams, sportists dzer arī mēreni, 1 līdz 2 malki tajās aptuveni 10 minūtēs, un, protams, klāt ūdenim ir elektrolīti, būtiskākais būtu nātrijs. Ja mēs runājam par dzērieniem, šādu dzērienu, protams, ir iespējams uzgatavot pašam, izvēloties vienkārši ūdeni izšķidrināt glikozi, sāli, bet arī aptiekās ir tādi rehidroni, ko var tieši pēc intensīvām slodzēm izmantot. Un veikalos ir, protams, gatavie sporta dzērieni, visbiežāk tie ir tādi izotoniski, kur ir sabalansēts pret. Varētu teikt, ka tās ūdens sastāvs ir tāds pats kā aptuveni tas koncentrācija, kāda mums ir asinīs, respektīvi glikozei un nātrijam. Tad līdz ar to šie ir izotoniskie sporta dzērieni. Pēc intensīvām slodzēm var izmantot arī hipertonis, kur nedaudz šī sāļu koncentrācija ir pacelta, lai līdzsvarotu to, kas ir sviedru laikā zaudēts. Par pašiem kā gatavoties spēlēm, treniņiem, ko ēst aptuveni laikā, kādā laikā. Ja mēs runājam par kopumā pirmslodzes maltīti, kas ir aptuveni
vismaz 4 stundas pirms šīs slodzes, tad ēdienreize var būt pavisam vienkārša, pazīstama, noteikti ar pazīstamiem ēdieniem. Nevajadzētu izmēģināt neko jaunu, neko asu, noteikti ar zemu šķiedrvielu saturu, jo šķiedrvielas diezgan ilgi paliek gremošanas traktā un var arī radīt diskomfortu jaunietiem. Līdz ar to pirmslodzes maltīte ir klasisks šķīva principa ēdiens. Ja ir jāuzlādē, tā teikt, vairāk ir jādomā par slodzi, tad ogļhidrāts var pat pavirzīt uz 60% no šī šķīva, un tad olbaltumvielas izvēloties atkal liesu gaļu, dzivs, tās pašas olas, dārzeņus izvēlēties vai nu grilētus vai tvaicētus, izvairīties no svaigiem, ļoti šķiedrvielām bagātiem dārzeņiem. Noteikti salātiem nevajag pievienot pupiņas, kas ilgi gremosies. Ja runājam jau tuvāk slodzē, 2 līdz 4 stundas pirms slodzes, arī varam saglabāt šo pašu šķīva principu, varbūt nedaudz samazināt jau olbaltumvielas, jo tās paliek gremošanas traktā nedaudz ilgāk. Ogļhidrātus izvēlēties vairāk viegli gremojamus, lai gan mēs zinām, ka pilngraudu produkti ir izcili, varbūt pilnīgi visu pilngraudus tie īsi pirms slodzes nevajadzētu izvēlēties, jo uzvilkšanās tiem ir nedaudz lēnāk nekā vienkāršiem ogļhidrātiem, kas ātrāk nonāk jau asinsritē. Un stundu pirms slodzes mēs vairāk cenšamies izvairīties no cietas pārtikas uzņemšanas vai izvēlamies tiešām tādu viegli sagremojamu cietu pārtiku. Bieži vien patīk, ka labāk šķidrā veidā, tie var būt dažādi kokteļi ar lielāku ogļhidrātu saturu, tie paši banāni, kas ļoti viegli sagremojās. Jā, var arī jogurts, ja jaunietim nav kaut kāds diskomforts no laktozes vai ir viegli panesami piena produkti. Tad, un pusstundu pirms slodzes ieteiktu vispār neko neēst, atcerēties par ūdens dzeršanu, kas spētu atvieglot vēl kuņģa iztukšošanos. Ja runājam pēc slodzes, tad ir būtiski atjaunot slodzes laikā zaudētās uzturvielas. Bieži vien jau 30 minūtes pēc slodzes ir labi, ja jaunietis jau ir sagatavojies ar uzkodām pēc slodzes, kas varbūt tas klasiski bieži vien ir šokolādes piens. Manuprāt, nāk uzreiz piena spēks ar diezgan augstu ogļhidrātu saturu. Arī olbaltumvielas tur ir ļoti daudz. Pievienot vēl papildus augli, mēs gan spēsim ātri atjaunot glikogēnu, kas ir būtiski pirmās 6 stundu laikā tiešām patērēt vairāk ogļhidrātus, jo šis ir tas laiks, kad tiešām tās glikogēnu rezerves var tikt intensīvi atjaunotas un olbaltumvielas pabaros tieši pašus muskuļus. Līdz ar to tāds pašs tendence būs grieķu jogurtam, kas būs vairāk uz olbaltumvielām, ogas atkal iedos tos ogļhidrātus, tāpat varbūt arī vienkārši sviesmaizes sasmērēt līdz vai kaut kāds graudaugu batoniņš. Un tad jau dodoties mājās vai iet pēc iespējas, tad ir tā nopietnākā maltīte, kur mēs atkal varam bāzēties pēc šķīva principa, uzliekot pusi 60% ogļhidrātus, olbaltumvielas un dārzeņus un taukvielas. Tad šeit es uzrakstīju arī, kad līdz tās ideāli, ja uzkoda spētu pat sasniegt līdz šos 70 gramus ogļhidrātu, kas tiešām tās pirmās 6 stundas pēc šīs intensīvās slodzes ir ļoti, ļoti būtiskas. Mēs izgājām cauri visām makro uzturvielu grupām, bet jāatcerās arī, ka mums ir mikronutrienti, mikro uzturvielas, kas tik būtiski nepiedalās pašā tādā enerģijas depo vai tādos enerģētiskos procesos, bet visas šīs uzturvielas ir ļoti būtiski hormonālai darbībai, pat tādām lietām kā enzīmu darbībai, līdz ar to, lai šo enerģiju vispār spētu uzražot. Par ko jauniešiem noteikti būtu jādomā, tas ir vitamīns D. Tātad mēs zinām, ka tas regulēs gan kalcija metabolismu, fosforu metabolismu, tas ir būtisks arī pie kaula augšanas attīstības, samazināt daudzumi būs ietekmēs muskuļu spēku, paaugstinās iekaisuma līmeni un traucēs atjaunošanos. Sportistiem noteikti būtu būtiski uzturēt šo D vitamīnu līmeni virs 50 nanomoliem uz litru, lai gan ja mēs atvērtu tos ieteikumus, kādi ir
vai to gradāciju tieši pie nododot. Mēs redzam, ka pietiekams līmenis ir sākot no 30, bet optimālais būs no 50. Un mūsu platuma grādos, diemžēl, vismaz man pieredze rāda, ka bez uzturbagātinātāja neiztikt. Varu padalīties no pieredzes. Šobrīd mums Latvijā notiek projekts, kurā mēs ievācām tieši jauniešu asins analīzes jauniešu vecumā no 12 līdz 18 gadiem, un mums bija šobrīd ir vismaz 100 jaunieši nodevuši asins analīzes, un tikai, ja dati nav pareizi, tad 56% no jauniešiem bija nepietiekams D vitamīns, kas ir tiešām vai nu deficītā, vai nepietiekams. Tas pat ir zem 30 šiem nanomoliem uz litru. Un dažiem jauniešiem tas jau ir zem kritiskās robežas. Līdz ar to, un šie jaunieši nāca nodot asinlīdzi pēc vasaras. Tas ir septembris, oktobris. Līdz ar to tas būtiski parāda, ka tā vasara nedod visiem tik lielu ieguvumu. Tā saule tomēr nespēja dot tik lielu ieguldījumu D vitamīnu sintēzē. Līdz ar to es noteikti ieteiktu par to padomāt, lai ir D vitamīns, kā arī uzturbagātinātais. Otrs noteikti būtisks ir dzels. Dzels produkti bagāti ar hēmu, un mums ir divi veidi, ir dzīvnieku izcelsmes produktu un nehēma dzels, kas ir vairāk augu produktos. Būtiski, ka dzels produkts vienmēr lietot ar C vitamīnu. Protams, dzīvnieku izcelsmes uzsulksies labāk, jo tas ir tieši tādas formas dzels, kāds ir arī mūsu eritrocītos. Bet augu izcelsmes, protams, arī spējas pārvietoties, bet tā absorpcija ir nedaudz zemāka. Jāņem vērā, ka meitenes ir augstākā riska grupā dzels deficītam vai dzels deficīta anēmijai, un par to būtu arī nopietni jāpiedomā, lai šo līmeni uzturētu vai vismaz regulāri nodot asins analīzes. Un šeit arī var no pieredzes padalīties šajā pašā pētījumā. No 44 meitenēm 10 bija vai nu dzels deficīts vai dzels deficīta anēmija, kas varbūt grupa nav liela, bet ja mēs pastamies 10% meitenes, ja mēs šī grupa būtu lielāka, mēs redzētu, ka tas apjoms ir daudz lielāks. Kalcijs, protams, būtisks kaulu augšanai. Par to papildus veidošanu varbūt būtu jāpiedomā tikai tajā gadījumā, ja atlētis vai jaunais sportists nepatērē piena produktus, bet tā ir piena produktiem un dažādiem pilngraudu produktiem un produktu dažādiem kalcija uzņemšana ir pietiekama. Magnijs būtisks noteikti esam dzirdējuši pie muskuļu enerģētiskā metabolisma nodrošināšanas, muskuļu atjaunošanas, un magniju mēs varam atrast ļoti plašā produktu klāstā, un nevienmēr magnijs ir nepieciešams kā uzturbagātājs. Principā ar 2 saujām ķirbis sēklu mēs varam uzņemt dienā nepieciešamā magnija daudzumu. Līdz ar to ar sabalansētu diētu mēs noteikti varam arī bez uzturbagātinātājiem iztikt. Un antioksidanti, par ko bieži vien arī daudz uzsver, jo jebkur fiziska slodze tomēr rada lielu oksidatīvo stresu, ja mēs tā varam teikt, organismam, jo organismam ļoti ātrā, īsā laika periodā ir jāuzražo liels enerģijas daudzums, un šis process, kurā mēs ražojam enerģiju, rada ļoti daudz šīs skābekļa savienojumus, kas spēj tad ietekmēt šūnu membrānas un vispārējo, bet ko rāda pierādījumi atlētiem, ir ļoti spēcīga iekšējā antioksidantu sistēma, tās saucās adaptīvā sistēma, kas pieaugot slodzei organisms adaptējās un zina, ka viņam ir jāuztur ļoti augsts bāzes antioksidantu līmenis, un ar sabalansētā diētu, respektīvi diētā iekļaut produktus, kas ir augu izcelsmes, ogas, dārzeņi, šos antioksidantus ļoti viegli var uzņemt. Pieskāros jau iepriekš par uzturbagātinātājiem. Mana kopējā nostāja ir uzturbagātinājumus kā tādas bez pamatota iemesla nevajag lietot, bet, kā jau norādīja, vitamīns D mums visiem ir visbiežāk deficītā, un bez uzturbagātinātāja uzņemšanas mums normas ir grūti noturēt. Dzelzi noteikti, ja ir noteikts deficīts un ir trūkums. Kalcijs, ja ar diētu mēs nevaram sasniegt vai izslēdzam piena produktus, un kā ceturtos uzlikusi proteīnus, kas ir pavisam vienkārši sūkalu proteīns, ja jaunietības
ir intensīvs laiks, un ar cietu pārtiku viņam ir grūti, jo proteīns, gaļa, olas ir produkti, kas dod vislabāko sāta sajūtu, un bieži vien viņu uzņem cietā veidā, reizēm ir apgrūtinoši, tas proteīna nepieciešamība ļoti augsta, līdz ar to šķidrā veidā mēs nedaudz vieglāk mums ir uzņemt papildus proteīnu. Ja mēs runājam par uzturu bagātinātajiem, tad kopumā ir pasaulē noteikti līmeņi, ir A, B un C, un ir arī D līmenis, kas ir bīstamie, kurus noteikti nav lietot. Mēs redzam, A grupā ir dažādi sporta dzērieni, sporta papildus uzturs, kas ir principā tie paši dzērieni, tātad, ko es runāju, kaut kā tie paši izotoniskie sporta dzērieni ar papildus glikozi klāt, ir dažādi sporta gēli un tie paši proteīni, batoniņi, kuriem ir pierādījis pozitīvs efekts, kas spēj dot atbalstu, un, respektīvi, ja mums ir jāatjaunojās vai slodzes laikā ir nepieciešama papildus glikozi, mēs cietu pārtiku, protams, slodzes laikā neēdīsim. Tas pats minētais dzelzs, kalcijs, vitamīns D, kā redzam, ir no dažādiem mikroelementiem, un ja mēs runājam par kaut kādiem uzturbagātniem, kas ir parādi vai sniedz kaut kādu ieguldījumu, tātad snieguma uzlabošanā, to nav nemaz tik daudz. Pierādījis efekts ir pašam kafeīnam, aminoskābei, alanīnam, un mēs redzam arī, kad kreatīns, glicerīns un bikarbonāti. Ja, tad līdz ar to mēs redzam, ka tādi uzturbagātināti, kur būtu uz pierādījumiem balstīti un tiešām uzlabotu sporta spējas nav daudz. Līdz ar to tas ir nopietni jāizvērtē, ja kāds jums piedāvā papildus uzturvielas, bet principā tā bieži vien ir nedaudz vējā aizlaista nauda un nesniedz to, ko mēs esam sagaidījuši. Vēlējos pieskarties arī asins biomarķieriem, tātad tās būtu tās rutīnas analīzes, ko mēs varam nodot jebkurā laboratorijā, pat ar ģimenes ārsta nozīmējumu. Tātad būtiski nodot bija pilna asinsaiņa, kurā parādīsies jums hemoglobīns, eritrocīti, baltās asins šūnas. Hemoglobīns un eritrocīti ir būtiski noteikti, lai redzētu dzelzsvielmaiņas rādītājus arī kopējos, vai tad ir tā dzelzs deficīta aminēmija vai ir anēmija. Vitamīns D regulāri ieteikt, vismaz reizi pusgadā pirms uzturbagātinātāju lietošanas pēc, lai redzētu, kā uzturbagātinātājs spēj pacelt D vitamīnu. Dzelzsvielmaiņas rādītāji papildus, kas nav pilnā asinsainā, būtu feritīns un transferīns. Feritīns norādīs uz dzelzs rezervēm organismā, jo, ja feritīns ir pavisam izsīcis, tad mēs redzam, ka noteikti mums sarkanajām asinsšūnām pietrūkst dzelzs rezerves, un tas uzreiz ietekmēs skābekļa apmaiņu ķermenī. Glikoze un insulīns parādīs hormonālo regulāciju, kā tad bērnam spēj šie abi hormoni sadarboties un noregulēt normālu glikozes līmeni asinīs. Un, protams, lipīdu panelis, tādā skaitā triglicerīdi, zema blīvuma holesterīns, augsta blīvuma holesterīns, kas norādīs tieši lipīdu vielmaiņas procesu. Un, protams, konsultēties ar ārstu var pēc nepieciešamības, un, ja ir kaut kādas sūdzības vai vēlas padziļinātāk izmeklējumu, tad var nodot šos pašus šaknu marķierus, asatu un alatu, kreatīna kināze un kreatinīns, kas norādīs uz muskuļu spēju reģenerēties un atjaunoties, urīnviela norādīs uz olbaltumvielu transportu, C reaktīvais uz iekaisumu, un tad mēs varam piecelties arī dažādiem dzimumu hormoniem un vairogciedzera hormoniem, kas tad varbūt atspogļos arī jauniešu augšanu. Bet tas, protams, konsultēties ar ārstu un izsverot, vai ir kādas sūdzības un nepieciešamības šādas analīzes nodot. Īsumā par miegu un atjaunošanos bez tā, lai gan manā kompetencē varbūt tik daudz miegs un atjaunošanās nav, bet man kā no uzturu puses skatoties, samazināts miegs mazāks par 6 stundām noteikti ietekmēs dažādu hormonu izdali, kas tieši regulē sāta un apetītes līmeni, jo mēs mazāk guļam, mums samazināsies leptīna izdala, kas ir tāds sāta hormons, jo mēs mazāk guļam, mums pieaugs grelīna izdala, kas ir izsalkuma hormons. Un, jo jaunietis mazāk guļ, mazāk laika veltā atpūtai, jo šos hormonu disbalans var pieaugt,
Un arī nepietiekams miegs ietekmēs augšanas hormonu izdalīšanos, kas ir būtiski tieši jauniešu atjaunošanās laikā. Un, ikdienā guļot mazāk kā 6 stundas, protams, jaunietim var pieaugt arī traumu risks tīri uz noguruma fona. Tad tas īsumā viss, bet atkārtojot būtiskāko, tad pirmkārt ir sabalansētas maltītes, jūs iegūsiet labāku sasniegumu, un par sabalansētām maltītēm, protams, ir jāpiedomā katru dienu, protams, varbūt kādu nakti, bet tas ir ļoti, ļoti būtiski. Hidratācija, ūdens patēriņš ir ļoti labi, ja jaunietim mēs kā ģimnē, gan vecāki rādām priekšzīmīgi regulāri lietojot ūdeni, un tiešām uzsvars ir uz ūdeni, tikai pēc nepieciešamības, protams, ja mums nedaudz vairāk ir nepieciešams ogļhidrāti, tās var būt sulas, bet pamatā tas ir tīrs ūdens. Pārdomāt uzturu bagātinātāju lietošanu tikai pēc nepieciešamības, nevis tāpēc, kad kāds pateica, bet rūpīgi izsverot, aizejot uz konsultāciju pie sporta ārsta uzturu speciālista, apskatoties slodzes intensitāti, pašreizējo uzturu, mēs apzināmies, kas mums varētu pietrūkt, vai arī pēc asins analīžu nodošanas regulāra veselības kontrole, tātad arī aktīvi iesaiste, aprunājoties ar ārstu, izvērtējot slodzi, psiholoģisko stāvokli un, protams, miegs un atjaunošanās, kas ir ļoti, ļoti būtisks stūrakmens. Lieliski. Jā, centās izskrīt. Super, Ielas, tu parādīji to, ka studiju kursu var ietilpināt 30 minūtēs. Jā, jāmācās pusgads. Ļoti daudz informācijas. Mēs ļoti centāmies vairāk tāds arī praktiskas lietas, lai mēs redzam gan no asins analīžas skatu punkta, gan no kādiem performance neko mēs varam pirms treniņa vai pēc treniņa ēst. Tā kā tiešām lieliski, paldies. Finiša taisne. Ja, īsi, un tad mēs atbildēsim uz tādiem iesūtītiem jautājumiem. Attīstības soļi. Vēlējos informēt to, ka Kaizen Gym ir ne tikai sporta zāle, mēs esam daļa no kustības, kas apvieno biznesu un sociālo atbildību, jo mēs esam sociāls uzņēmums. Un tad mēs vēlamies veidot šīs pozitīvās izmaiņas, pārmaiņas sabiedrībā, kā arī radām iespējas un atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Kas ir tas mūsu paveiktais, ir diezgan daudz lietas, ko mēs darām bez maksas, bez atalgojuma, tā skaitā šāda veida semināri, ir ikdienas treniņas, kur mēs nodrošinām Latvijas nedzirdīgajiem, organizējam nometnes bērniem, jauniešiem un bērnamiem, kā arī nodrošinām nodarbības vairāk nekā, ja dotajā brīdī vairāk nekā 150 bērniem un jauniešiem. Tā kā tas ir kaut kas tāds, kas varbūt ne visiem ir zināms par to, ko mēs Kaizenā darām. Un kā, piemēram, jūs varat piedalīties īstenībā to, ka jūs jau apmeklējat, vai jūs klausāties mūsu, vai jūs sekojat mums, jau jūs esat daļa no Kaizen, no mūsu misijas. Un šāds atbalsts arī palīdz nodrošināt iespēju, ka mēs varam turpināt attīstīt sociālos projektus. Un vai tas būtu no tā, ka jūs apmeklējat Kaizen Gym, vai varbūt jūs google.com ierakstiet kādu labu atsauksmi par mums, vai jūs pat labākais kompliments, ko mēs varam saņemt, ir, ka jūs iesakat kādam citam par Kaizen, vai tas būtu par fizioterapiju, vai tas būtu par jauniešu treniņiem, vai tas būtu par diagnostiku, vai bērnu ballītēm. Un, ja kāds vēlas uzzināt vairāk informāciju, to var atrast mūsu mājaslapā Kaizen Gym LV zem sociālais uzņēmums. Kopsavilkums no mūsu puses. Komunikācija, tas ir klasiski vienmēr pats galvenais, un ja lielākā daļa no jums visdrīzāk ir vecāki, tad sanāk šis atlētiskais trīsstūris ir vecāks, jaunietis un treneris, un ir svarīgi, ka mēs komunicējam. Paldies jums, kad mūsu skaits aug šeit Kaizenā. Nevienmēr mums sanāk individuāli ar katru no jums pārunāt pēc treniņa. Tas arī viens no tiem galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs rīkojam šādus bezmaksas seminārus, lai mēs varam nodot šo ziņu. Lūdzu, droši jautājiet mums jautājumus, rakstiet mums ziņas arī, tā skaitā, ja jūs vēlaties saņemt šo prezentāciju, jūs varat uzrakstīt mums uz Kaizen info e-pastu, mēs atrodīsim uz prezentāciju, pēc tam būs arī YouTube, ieliksim, varēsiet atkārtot un uzlīties, jo tiešām daudz informācijas un ir svarīgi, ka mēs varam tā kā atskatīties atpakaļ. Nākamais ir atkārtojoties to, ko Ielas teica par uzturu nozīmi no veselības skatu punktu, no trauma riska, mazāk guļam, lielāks trauma risks no pašjūtas un enerģijas. Arī skatoties no Kaizen treniņa skatu punkta, mēs iesakām tiešām, ka jūs saviem bērniem iegādājaties
vēlams metālisks ūdens pudeles, pie mums ir pieejams filtrēts ūdens, lai bērni arī treniņa laikā var parūpēt par hidrācijas līmeni, un ja trenēs kaut kur citur, ideāli gadījumā viņam līdzi ir ūdens. Arī ir bijušas situācijas, kad kādam no jaunietiem treniņa laikā paliek tāds nedaudz tā kā viegla galva. Mēs pajautājam, kā bija rēšana, un izrādās, piemēram, sestdienā no rīta nebija laika paēst, un tad sanāk mums iedot pāris želēju konšus, un 5 minūtes vēlāk viss ir kārtībā, mēs varam trenēties. Tā kā tiešām arī tāda dzīves piemēra, ka tas uzturs tiešām ir ļoti, ļoti svarīgs. Un īstenībā arī pats galvenais, ar ko mēs gan vienmēr nosēdzam mūsu visus seminārus, esiet proaktīvi un parūpēties par savu veselību. Diemžēl Latvija ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā pēc veselīgi nodzīvoto gadu ziņā, kas nozīmē to, ka tas ir vidēji vecums, 52 gadi plus mīnus, pie kuras sākās ar veselību saistītas problēmas, kuras ietekmē mūsu ikdienas darbības. Vai tās būtu spēlēšanas ar bērniem, mazbērniem, zāles pļaušana, UTT. Tad ir starpības starp vidējo dzīves ilgumu un veselīgi nodzīvoto gadu ziņā. Un, diemžēl mēs iepliekam no Eiropas Savienības vidējā rādītāja par 10 gadiem un no Zviedrijas par 21 gadu. Tā kā ir svarīgi, ka jūs paši esat aktīvi, nav jums obligāti jātrenējās Kaizen Gym, galvenais, ka jūs esat aktīvi, jo aktīvāki ir vecāki, jo fiziski aktīvāki, jo arī aktīvāks un veselāks būs bērns. Tā kā bērns ir vecāks spogulis. Tas ir tāds kopsavilkums. Ķeramies klāt jautājumiem. Es jau uzreiz viens no jautājumiem bija, kuras analīzes jāprasa ģimenes ārstam, lai saprastu, vai viss pietiek, ir līmenī. Uz to jau mēs atbildējām. Tam mums ir pāris iepriekš sagatavoti, kas jau tika iesūtīti vēl pirms šīs semināra, un tad es redzu, ka ir vēl 2 iesūtīti semināra laikā. Tagad droši rakstiet jautājumus. Jā, par veselīgām uzkodām, protams, nevienmēr sanāk paēst pilnvērtīgu maltīti, tad kā jau minēju, pirms treniņa mēs runājām kaut kādu pusstundu, tas būtu vērtīgi ar augstāku cukuru. Es nerunāju tā, ka tīri cukuru, bet cukurs ir manā izpratnē arī ogļu hidrāts. Un varbūt mēram zemāku olbaltumvielu saturu pēc treniņa atkal tas var būt gan ar augstu ogļu hidrātu, gan ar augstu olbaltumu saturu, tātad batoniņš vai banāns vai olbaltumvielu batoniņš. Šeit esmu arī attēlos salikus pāris, varbūt tādus labus, kā var teikt, on-go uzkodas, ko ir viegli varbūt nopirkt uzreiz veikalā, ielikt somā, viegli nēsājam līdz, kā teiks, vienmēr auglis sportista standarts nenoliedzami ir banāns, jo viņš labi saglabājas. Tikpat labi banāna vietā būtu vīnogas, ābols, vairāk varbūt pēcslodzes, bet arī lielisks auglis, siera nūjiņas, žāvēti augļi, rieksti, tāpat arī tie paši dzērieni. Piena spēks, kas ir ļoti labs, un sportistam varbūt pat nav jābaidās nedaudz no tā, ka tur ir kaut kāds cukura apjoms, jo tā enerģija tomēr sporta fiziskās slodzes laikā ir patērēta pietiekami. Un arī tagad ir dažādi jaunumi, tā paša olproteīna dzērieni, kas ir smūtī, kas ir viegli pieejami un tādā veidā, koncentrētā veidā ir iespējams uzņemt pietiekoši, vismaz pietiekam uzturvielu daudzumu, lai tad jaunietim vai treniņa laikā vai pēc treniņa būtu iespēja varbūt tikt līdz normālai ēdienreizei. Tas būtu varbūt vairāk par uzkodām. Ja ir paredzēts treniņš 7 no rīta, vai ir svarīgi paēst pirms tā? Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, jo tas ir ļoti individuāli, atkarīgs no paredzētā treniņa intensitātes, ilguma, mērķa un paša sportista fiziskās labsajūtas. Jo vienam ir viegli trenēties tukšā dušā, piemēram, es vairs neesmu varbūt tāds profesionāls sportists, bet es ļoti labi spēju trenēties tukšā dušā, un man ir pat patīkami. Bet tikpat labi kādam citam ir nepieciešama neliela uzkoda pirms treniņa. Tas var būt kaut vai banāns vai ātrs kaut kāds kokteilis, un tad varbūt ceļā uz treniņu viņš jau ir nedaudz, tā teikt, apstrādājies, un treniņa laikā vismaz vieglāk ir uzturēt to glikolas līmeni. Otrs ir būtiski apstīties, ja ir 7 no rīta, ko jaunietis rēdis vakarā, vai vakariņas ir bijuši vēlu, agri, ja vakariņas bijuši ļoti agri, 6, 7, protams, no rīta viņam tas glikolas līmenis varbūt nedaudz nokrities, jo akna pamatā ir orgāns, kas regulē cukuru līmeni asinīs, un pa nakti šis glikogēna apjoms aknā ir izsmelts, un tad aknē ir jāatrod cita avota, no kā to glikozi uzsintetizēt, un tas vairs nav tik ātrs process, jo tad ir jāsāk izmantot aminoskābes vai tas pats glicerīns no taukskābēm.
Līdz ar to tāpēc es ieteiktu sākumā aprunāties ar jaunieti, kā viņš pats jūtās, vai viņš ir spējis. To noteikti arī treneri redz, ka šis jaunietis tukšā dušā ir pilnīgi neorientējies un varbūt nedaudz pazūd koncentrēšanās spējas. Bet trenēšanai tukšā dušā ir arī labi efekti, ja to spēj veikt. Protams, tas uzlabo tauku oksidēšanās spējas, jo vienkārši tauku tajā brīdī kļūst par pamata enerģijas avotu, un līdz ar to organisms tā teikt pielāgo adaptīvās spējas treniņiem ar zemu ugļhidratu daudzumu. Līdz ar to tas ir ļoti individuāli un noteikti vienkārši ir jāizrunā ar pašu jaunieti, kā viņš jūtās ar agriem treniņiem tukšā dušā. Nākošais jautājums, uzturu režīms 14 gadu vecam jaunietim un pie intensīvāka grafika. Reāls piemērs. Es vairāk esmu salikusi aptuvenos laikus un principu neuzrakstu konkrētu daudzumus, jo tas, protams, ir individualizēti, bet manā izpratnē, protams, tās būtu kārtīgas brokastis, tā var būt omleta ar dārziņiem vai olu kultanis, maize, kā viens, jo šis būtu pārstāvēt visas uzturvielu grupas. Auzu putra ar olu baltumu, kāpēc es uzsveru arī olu baltumu, bieži vien auzu putra pat par sevi satur diezgan zemu olbaltumvielu daudzumu, kas būtu nepieciešams. Un šobrīd ir lieliski iespēja arī nav jātērē olu un jāizmanto tikai baltums, bet ir nopērkam gatavu olu baltumu, ko vārot putras beigā var pievienot. Un, vienkārši auza putra kļūst arī ar olbaltumvielām bagāta auza putra. Un pievienot vēl papildus augļus, zemesriekstu sviesu, tā putra iegūst pilnībā citu vērtību un arī sāta sajūta būs daudz ilgstošāk pēc šādas putras apēšanas. Pusdienas klasiskais šķīvi princips, liels proteīns, tātad vistas filē, tur vistas filējiem viegli var aizstāt arī ar zivi, lielopu, gaļu, rīsi, dārzeņi, un tad ir sākās tas treniņu posms jaunietim, un līdz ar to tad noteikti uzkoda pirms treniņa, tā būtu stunda, pusstundu. Var izmantot jau iepriekš minētos attēlus tāda tipa uztos, bet tie var būt banāna siera nūjiņas, kas būtu pārstāvot ogļhidrātu olbaltumvielu, banāna sauja riekstu, batoniņš, glāze, apelsīnu sula. Šajā gadījumā, lai gan mēs sakam, sulas var būt mazāk, bet jaunietim ir jāpaceļ, jāiedod nedaudz tie ogļhidrāti pirms treniņa, lai viņam ir tūlītēji enerģijas avoti. Pirmais treniņš ir noslēdzies, tad būtiski atkal ir vismaz maza niecīga uzkoda, lai nedaudz atjaunotos un iedot atkal, ja mēs varam teikt, bišķiņ paceltu to vielmaiņu apakaļ tonusā, atkal pienspēks vai tie paši olu smūtī, graudainais piespienis ar kaut vai ar to nelielo piedevu ievārījuma būs lieliski izvēle, lai nedaudz remdētu varbūt izsalkumu un nostabilizētu to pašu cukuru līmeni asinīs. Un tad atgriežoties mājās jau atkal klasiskas vakariņas pēc šķīva principa, izvēloties ogļhidrātus, olbaltumvielas, dārzeņus un papildināt nedaudz ar taukvielām. Kā redzam, tās ir vismaz 5 ēdienreizes dienā, ievērojot regulāri, netaisot lielas atkāpes, jo tad jaunietis var iekrist tādā enerģijas deficītā un nedaudz grūtāk viņam būs pacelties vai savākties uz pašu treniņu sākumu. Vēl mums ir 3 jautājumi iesūtīti. Pirmais jautājums, vai pie lielas fiziskas slodzes var būt pazemināta leikocīta asins analīzēs? Tas tāds sarežģīts jautājums. Leikocīti vispār ļoti bieži svārstās un viņus ir grūti, tā teikt, pēc slodzes jebkas var notikt. Tā kā to varētu izskaidrot, jebkuri aknu marķieri, jebkuri muskuļu marķieri, viņi var būt paaugstināti. Bet tā tagad man uzreiz izpratnē nav loģiski izskaidrojumi leikocītu samazinājumu, bet es teiktu, ka leikocīti arī normālā dienā reizēm varbūt nedaudz samazināt. Vienkārši jāskatās, kāds ir bijis, kas ir noticis iepriekšējās dienās, vai nav bijuši tur, jo leikocīti ir tās šūnas, kas cīnās, tas ir imūnās šūnas, kas cīnās ar imunitāti. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz sportu kā nelielu stresu, neliels samazinājums noteikti var gadīties. Labi, nākamais jautājums par D vitamīnu. 15-gadīgs puisis. Rājietais ir 81,4. Vai ir jāpārtrauc to lietot un kādā periodā tas nogursos līdz, piemēram, 60?
Periods var būt ļoti dažāds. Kādam tas var būt ilgākā laika periodā, tur nav viennozīmīgi. Pie 81 es teiktu, ka vēl var nemest nost D-vitamīnu lietošanu, jo tā norma var aizkāpt līdz pat 100. Jā, tā kā 80 vēl ir ļoti optimāli. It sevišķi viņš vēl ir intensīvs sportotājs, viņam vismaz to D-vitamīnu tāpat bieži vien sportistiem ir jātur augstākas normas. Līdz ar to es teiktu vienkārši palietojiet un tad iespēju robežās aiziet nododiet vēlreiz. Labi. Un trešais jautājums. 13 līdz 14 gadus vecs jaunietis piedalās sacensībās, ja pareizi saprotu, bez brokastīm. Sacensību laikā nav ēstgribas. Sacensību laikā noteikti nebūs ēstgribas. Jā. Tas tur atkarīgs, sacensību. Jā, ja tas ir rīta, iespējams ir jauniešiem, kuriem nav ēstgriba no rīta, tur atkal ir jāskatās. Kad bija pēdējā maltīta vakarā, bieži vien iemesls ir vēlas vakariņas, un tad loģiski no rīta vairs negribās ēst. Jauniešiem sacensību dienās tas varbūt arī papildus uztraukums, stress, kas nosit nedaudz, tā var teikt, apetītu, un līdz ar to uztraukumā ir cilvēki, kas nespēja neko apēst. Iespēja, ja ir satraukums, ka viņam varētu kaut kas pietrūkt, varbūt vienkārši iedot viņam kaut kādas kalorijas šķidrā veidā, jo cietu pārtika varbūt tiešām viņam ir grūti, bet ja ir kaut kas šķidrs, kaut vai glāze apelsīnu sulas, varbūt nedaudz viņam nostabilizēs to cukuru līmeni. Bet, ja pats jaunietis jūtas labi, nav pamata tā kā satraukties. Tā kā tas ir jāizrunā, kā jaunietis jūtās arī slodzes laikā. Ļoti labi, liels paldies. Skatos, ka tie ir pagaidām visi jautājumi, kurus mēs redzam. Uz tiem esam atbildējuši. Jebkurā gadījumā, kā jau minēju, komunikācija pats galvenais, droši atgriezniskā saite ir svarīga. Jautājiet mums jautājumus, ja jūs vēlaties vairāk ar Ilzi parunāt divatā vai zem 4 acīm. Un tad vienkārši rakstiet mums, un mēs to palīdzēsim norganizēt. Un arī, ko mums gribētos dzirdēt, kādu speciālistu jomas jūs vēlaties dzirdēt nākamajā mūsu ceturkšņa seminārā, kurš mums uzlaidīs nākamo slaidu. Tad nākamais vecāks seminārs būs 8. maijā. Tā arī ir ceturtdiena 2007. Tātad visdrīzāk tas formāts būtu līdzīgs. Pirmās 10 minūtes ar mani, aktualitātes un jaunumi, un tad būtu 30-35 minūtes kādas cits jomas. Vai varbūt jūs vēlaties vēlreiz par uzturu dzirdēt, no Ilzes kaut ko vēl specifiskāku tēmu. Tā kā tiešām bija 35 minūtēs saspiest tik daudz informācijas un vēl iedot kaut ko praktisku. To var tikai zinošs un pieredzējis speciālists. Jā, par katru uzturu vēl varētu stundu runāt izmēs. Tā kā teikšu liela paldies jums, liela paldies Ilzei. Komunikācija, uzturs, miegs un lūdzu, esiet aktīvi parūpēties par savu veselību. Paldies visiem. Uz tikšanos nākamajā reizē. Čau!